Čau visiem! Kurš atcerās šādu LEGO programmēšanu, ka mēs paņemam, ievelkam motoriņu un programmējam visu šo lietu, attīstam. Noteikti, kad viss to atcerās, visi mani mīļie LEGO programmētāji. Un, ja kas, tad atgādināšu, kā tas izskatās. LEGO motoriņš, kas ir pieslēgts klāt datoram, ja? Tā mēs pieslēdzam viņu klāt, un tad mēs varējām programmēt. Mēs viņu programmējam šeit. Ja? Un, ja tas ir portā A, tad mēs nospiedām A, un te, teiksim, bija apgriezieni, to jau kā atceraties. Uzliksim cik. Tāds, lai paiet kaut kādas 100 apgriezienus, uzliksim, ja? Tā, apmēram. Un tad viņš iet diezgan ilgi, jo runa ir par apgriezieniem. Tas, ko es gribu šodien jums attālināt, pamācīt, ir parādīt, ka šīs lietas, kas ir LEGO programmēšanā, ka tas arī parastajā programmēšanā noder. Un es jums būšu nosūtījis kodus, līdz pastīšos. Vienu kodu es jums būšu nosūtījis, un te mēs pastīsimies, kā šīs lietas līdzīgi darbojās. Tā tad tūlīt ieiešu e-pastā savā. Tā, tūlītām savā e-pastā. Lūk, esmu šeit e-pastiņā, ja? Reku, man ir vēstule nosūtīta, un arī jums būs tāda pat nosūtīta, jo es failu īsti nevaru nosūtīt, bet tikai kā vēstuli, visu hodiņu. Un te reku no pašas pirmās šitās te, no pašas augšķiņas, ja? Neko neizlaižot līdz pašai lejai šeit. Varam ievērot tas HTML, ja? HTML, jā, arī šeit tā kā beidzās. Un tas viss ir jānokopē. Nokopēsim. Ja kāds nezina, tad es vēl nosūtīšu otru video, kur ir parādīts sīkāk, kā to iekopēt un saglabāt. Bet es šoreiz nekavēšu laiku. Jūs varat paskatīties otru video, ja nemākat. Šeit es atradīšu Notepad. Tā, tūlītām es viņu atradīšu. Tā, ka es rakstu Notepad. Neko ir piezīme bloks vai krieviski bloknot, vai arī Notepad. Ja? Tas ar angliski būtu. Atkarībā kāds jums dators ir. Man latviski ir rakstīts uz šī datora, za to es atveru piezīmu bloks, tāds arī viņš izskatās, un es viņu atveru. Un šeit es iekopēju iekšā. Tā, šito es visu ņemu nost, un plītam šeit es iekopēju iekšā kodiņu. Tā, un tad rakstu file. Jauns, ja. Tā, file saglabāt. Paņemsim uz desktop, uz darba virsmu, рабочий стол, kā runā, ja. Es viņu nosaukšu īsā vārdā A. Kā nosaukt, uzrakstīšu, uzrakstīšu b.html. Ja? Svarīgi ir uzrakstīt to HTML. Es to uzrakstu, saglabāju, tātad darba virsmā, ja? Desktopā vai рабочий стол, kā kuram ir dators. b.html es saglabāju. Jūs varat rakstīt šeit, kādu nosaukumu gribat.
bet šeit gan jābūt HTML. Ja? Saglabājam. Un tagad mēs atvērsim lītām vaļā. Un mēs tagad paskatāmies, kur mums ir. Jā, reku šeit ir b.html. Ja, redzat? Tas mums ir b.html. Es uz viņu divreiz noklikšķinu. Ja, un redz, kas tur notiek, ka tur kustās tāds kvadrātiņš. Un tā tam jābūt ir. Es šodien par šo programmēšanu arī, par šo kvadrātiņu arī mazliet parādīšu, ļoti nedaudz. Tātad es viņu atvēršu ar Notepad, uzklikšķiniet ar peles labo taustiņu, tā ka es to daru, atvērt ar, tā jāmeklē ir. Tā kā jāmeklē. Reku ir bloknots, jā. Angliski varbūt, ja mums datorā viss angliski Notepad vai ar, es pat īsti neatceros, kāds tas krieviski, bet tāds ir tas, šis ir piezīme bloks, jā, šāds ar viņš izskatās, jā. Piezīme bloks latviski, Notepad ir angliski un kaut kas ar līdzīgas krieviski ir ar šādu emblēmiņu. Es nospiežu, labi, un reku man atverās. Ja? Un atverās man šis kods, tas pats kods, ko es nokopēju no e-pasta. Pastamies tūlītam. Tā, kur man bija e-pasts. Lūk šeit, ja? Šeit, ko es nokopēju šo kodiņu visu. Es viņu iekopēju un saglabāju. Un kā es pirmīt rādīju, ja? Notepadā. Un tagad man uz desktopa ir fails, šis b.html. Un es viņu atvēru ar Notepad. Ar Notepad es viņu atvēru vaļā. Ja? Un kas šeit ir rakstīts? Šeit tāds nesaprotams lietiņas ir iesākumā, ja? Bet ko es gribu pievērst uzmanību? Jums tikai šim cipriņam 300. Ja? Pastamies vēlreiz, kā mums izskatās. Un tūlītām vēlreiz palaidīsim, kā mums izskatās. Tā. Kas man te? Tā, skatāmies. Jā. Kad mēs palaižam, tā kā restartējam lapiņu, ja, tad viņš pavirzās pa 300 uz labo pusi, pa 300 pikseļiem. Mums tas skaitlis 300, tas ir lūk šeit, ja, 300, tas ir šeit. Un mēs viņu pamainīsim, teiksim, kā būtu, ja būtu 1300. Ja. Atkal file. Saglabāt, ja. Viņš saglabājās tajā pašā failā. Un tad sakal uzēju uz ekrānu. Tā, tagad pastamies. Redz, cik viņš ilgi iet? Viņš aiziet 1300 pikseļus. Tas jau vai. Līdz pat šejienai. 300 bija kaut kur šeit, šeit ir 1300. Ja? Tagad paņemsim tikai 100. Pastamies tikai 100. Akal. Tā, man vajag mums tikai nomainīt. Tā.
Tā, tūlītām. Reku šeit esmu, ja? Es nomainu 300. Bija 1300, ja? Es nomainu 1300 uz 100. Reku uz 100. Atkal failu saglabāju. Un tagad pastamies. Так. Cik mums šeit, redz, šeit aiziet tikai 100 pikseļi. Ja? 100. Un šādi mainot to skaitlīt arī, cik tālu tas kustās. Tas ir JavaScript. Ja, ja mēs to pielīdzinātu, piemēram, Lego robotikai, tad mēs varētu redzēt, ka tas ir kaut kas līdzīgs šim. Ja? Kad savada programmas un cik tālu viņam jāiet, ja to mēs visu varam savadīt. Un tūlītām. Tā, ka es esmu šeit atpakaļ, ja? Un tā mēs programmējam šo motoriņu. Un mēs rakstījām dažādas, teiksim, ja 100 vai 10 apgriezienu, līdzīgi kā ar tiem pikseļiem, tikai tie pikseļi JavaScriptā ļoti maziņi. Un tad viss pa lielam, viss tā programmēšana ir tā pati. Mēs te varam pastīties, kur ir motoriņš, ja? Viņš ir pieslēgts, un tur mēs savadām programmu, un tāpat arī šito mēs pievienojam klāt. Ja? Tas arī griezi tās 100 reizes vai 10 reizes, cik mēs gribam uzlikt, un ar šo motoriņu mēs varam braukāt, kad viņš ir saprogrammēts. JavaScriptā arī tāds motoriņš ir, bet tas viss ir jau iekšā pašā JavaScriptā, un viss, kas jums jādara, tikai jāatver savs dators. Un tātad, es vēlreiz aiziešu uz šeien, ja, un palaidīšu, ja mēs uztaisījām līdz 100. Ja. Tātad parādu vēlreiz, reku, šeit ir 100. Ja. Es domāju, ka vairāk es jums neko šodien nerādīšu, tāpēc, ka tas būtu pārāk grūti. Galvenais atceraties, kad arī ar parasto programmēšanu var kustināt un var braukāt. Un nākamreiz mēs paņemsim jau kaut kādus, ne tikai kvadrātiņus, bet kaut ko citu interesantu. Lai mums visiem veicās labi. Šeit mēs esam sākuši darbināt JavaScript, teiksim tā, nevis Lego motoriņu, bet JavaScript motoriņu. Un mums paverās tādas interesantas lietiņas. Un es mazliet gribēju jums to parādīt, un man viens otrs no bērņiem jau, kad mēs bija individuālās konsultācijas, izteicās, ka viņam varētu interesēt kodi. Un es tāpēc izdomāju visiem parādīt, arī tiem, kurus neesmu par šiem kodiem interesējis, ka patiesībā viss ir tā vienkārši. Un tad mēs skatīsimies, kā tālāk. Vai šī lieta patiks, interesēs vai nē, jo tā ir tāda īsta tāda programmēšana. Ja? Labi, paldies jums visiem. Atā.